Sveiki, skatītāja vai skatītāji! Mēs priecājamies, ka tu esi pieslēdzies šim video. Mani sauc Kristīna. Mani sauc Džeina. Mēs esam satikušās, lai parunātu par mūsuprāt ļoti svarīgām tēmām, jo apkārt daudziem cilvēkiem dzīvē šobrīd ir tāds pārmaiņu posms, un ir cilvēki, kur to iziet vieglāk, ir tie, kam klājas mazliet grūtāk. Un balstoties uz mūsu pašu pieredzi, mēs gribam padalīties ar lietām, kas iespējams var palīdzēt tieši tev, ja tu esi iestrēdzis kādā dzīves situācijā un vēlies iet uz priekšu, bet nevari saprast, kā to darīt, pie kura salmiņa turēties vai pie kura glābšanas riņķa un kā vispār safokusēties uz to, kas tad būtu svarīgs. Līdz ar to šī pirmā saruna būs veltīta tam, ka mēs parunāsim par to, kādi vispār ir tādi galvenie pārmaiņu posmi cilvēkam dzīvē. Iespējams, vairāk saruna ir par sievietēm, bet es domāju, ka arī kuram vīrietim varētu būt interesanti paklausīties sievietes viedoklī un palūkoties uz to visu no mūsu skatu punktu, no mūsu perspektīvas. Lūk, Džeina, pastāsti, kādi ir bijuši tavi galvenie pārmaiņu posmi dzīvē, kur tu esi sapratusi, ka lietas mainās pašas no sevis, vai arī tev ir jāpieliek tā kā spēks, lai tu viņus varētu izmainīt? Tad, kamēr mēs tagad tikko sākam, es pašā sākumā gribētu izcelt tādus trīs tādus virspunktus par to, ka, lai arī kādai situācijai tu šobrīd ej cauri vai posmam, ir trīs lietas. Tātad, pirmkārt, ir jāuzņemās atbildība par savu dzīvi un par tām situācijām, kurām tu ej šobrīd cauri. Otrā lieta ir pareizs fokus priekš tevis, kas ir tas, ko tu gribi, kā tu gribi un kāpēc tu to gribi. Un trešā lieta, kad ir jārīkojas. Un ja tu esi tādā situācijā, kur šobrīd tiešām ne uz priekšu, ne atpakaļ un ir kaut kāds iestagnējiens, tad ir kaut kas jāsāk darīt, lai kaut kas mainītos. Un es domāju, ka mēs pieskarsimies šiem trīs tādiem punktiem, ejot cauri arī šīm tēmām vienai pēc otras. Tu jautāji man par tiem pārejas posmiem, kas ir tāds pirmais pārejas posms, kurām es gāju cauri. Tas ir, es iesāku savu uzņēmēju darbību, savu biznesa atvērsu sporta klubu, un tas ļoti tuvā laika posmā bija kopā ar pirmā bērna piedzimšanu. Un tas bija tāds, ka tu gribi 100% iet vienā virzienā, un tu saproti, ka tu nevari iet vienā virzienā, un tu saproti, ka tev tas maziņais, viņš prasa tiešām tikpat daudz uzmanības, un tad vēl ir attiecības, ka tu esi tādā situācijā, ka tu vienkārši nevari saprast, kā to izmenedžēt. Un esot tajā situācijā, es nesapratu, par ko iet runa. Es sapratu, kur es esmu, bet es nesapratu, kā un ko man darīt, lai es justos vēl harmoniski tajā. Un attiecīgi, tas bija tas posms, kurā es neapzināti iedzīvojos trauksmē. Varbūt uzreiz iekšā pastāst, kā trauksme izpaudās tev. Jo cilvēkiem liekas, ka trauksme tam ir jābūt tādam ļoti pamanāmai lietai, bet patiesībā tu esi enerģisks cilvēks, un kā tu vispār secināji, ka tev ir trauksme? Jā, precīzi, jo visiem es asociējos kā ļoti aktīvā, uzņēmīga, darbīga, enerģiska, smaidīga, vienmēr open un tāda priecīga. Un tā mana trauksme, ko es tagad saprotu, pirmkārt, tas ir ļoti trauksmains miegs. Otra lieta, ka tu visu laiku, tev ir sajūta, ka tu gribi kaut ko darīt. Tev ir tāds tirda iekšā, tev ir tā, ka tu nevari nesakoncentrēties, tu nevari safokusēties. Tev ir vieglāk darīt 10 lietas vienlaicīgi, vieglāk, tāpēc, ka tavs prāts vienkārši tā strādā. Uz vienu lietu tu nevari safokusēties. Un tad ir tā, esot bērnu, es esmu ar domām klubā, esot klubā, es esmu ar domām pie vīra, un tu mētājies. Un tagad, protams, ar šo apziņu es saprotu, ka tas bija tas tāds trauksmes punkts. Un patiesībā tajā brīdī man nebija neviens, kam vispār pajautāt par to, kurš man varētu izskaidrot to. Bet, attiecīgi, pati kaut kā kūlos, man tam vajadzēja ilgāku laiku. Tāpēc, ja tev varbūt norezonē šī informācija, varbūt tiešām tu vari tagad jau saprast, jā, varbūt vienkārši pāanalizēt, tev ir tiešām daudz enerģija vai tas vienkārši trauksmē. Jā, jo es varu atkal pateikt par sevi, man ir bijis vienmēr tā, ka manam prātam ir svarīgi maksimāli uzsūkt informāciju, visu laiku uzsūkt kaut kādas jaunas zināšanas, un tad es arī nevienmēr visos dzīves posmos
esmu bijusi klātesoša tajā, kas notiek, vai tajā, ko es daru, jo tā pēc būtības ir tā galvenā lieta, vai ne, būt šodien šeit un tagad, šajā momentā, koncentrēties uz to, ko tu tagad dari, vienalga, lai kas tas arī būtu. Bet es biju diezgan izsēta, un lai man nebūtu jādomā par tām problēmām dzīvē, kas patiesībā man iekšā sāpēja, kas mani urdīja, es visu laiku uz austiņām klausījos dažādas video lekcijas, un nevis it kā, bet es tiešām arī mācījos, un man tas ļoti patika, tikai es domāju, ka neteikšu cik reižu, bet noteikti būtu bijis kvalitatīvāk, ja es uz vienu lietu koncentrētos, tā kā es to daru, un uz citu lietu, teiksim, uz tām video lekcijām, bet kad tās man, citā laikā, jo tā ir, ka ļoti prāts negrib, lai mēs pieķeramies tādai dziļākai analīzē par to, kas tad iekšā visu laiku nav kārtībā, kas tur triggerē. Un labāk prātam patīk sevi nodarbināt ar jaunām problēmām ar vienu. Un es arī pazīstu tādus cilvēkus, kuriem šķiet visi kā dzīvē skaisti un labi, bet viņš visu laiku staigā kaut kur pa riņķi un meklē, kur vēl kāda problēmiņa, kas būtu jārisina, jo viņa prātam ir vieglāk kaut ko risināt tādā veidā, nevis tas dziļās tēmas cilāt, ja? Un tāpēc, ja tu pieķeri sevi pie tā, ka tu vispār nespēji atrasties šeit un tagad nekādā veidā, tad droši vien tu arī esi trauksmains vai trauksmaini. Absolūti, es pilnīgi piekrītu par to, ka tu visu laiku meklē fonu. Jā. Tu visu laiku meklē fonu. Un tāpēc šobrīd īstenībā pat ir pētījumi, ka cilvēkam trūkst, viņš nemāk ne safokusēties, ne sakoncentrēties. Ka tas ir tā vidējam cilvēkam, tās ir maksimums 12 sekundes, ko viņš vispār spēj noturēt uzmanību. Tātad tas ir tāds, teiksim, arī uzreiz, ja tu konstatē, ka tu esi kaut kur šeit, tad varbūt pamēģini savā ikdienā pačekot, cik tu ilgi spēj nokoncentrēt uzmanību, kaut vai savu elpu, kaut vai elementāri. Un tu sapratīsi, ka patiesībā tu diezko pāri 10 sekundēm vienkārši nevarēsi. Un tas ir viens no tādiem svarīgiem atskaites punktiem saprast, jā, es arī to nevaru. Tātad es šeit bišķiņ eju dziļāk un es mēģinu to saprast. Jo tas rada vienkārši diskomfortu ikdienai. Tā kā es to nevaru darīt. Patiesībā vienkārši to dara atsakot un piefiksēt. Un tā piefiksējot, es nesaku, vajag ieviest klādi vai burtnīcu vai aplikāciju telefonā, bet tā ik pa laikam to piefiksējot, cik bieži tās domas klejo citur un uzdevums ir tāds un tu esi tur un viss ir jāapspēj. Un tā sadalīšanās tik daudzās lomās un uzdevumos, viņi jau nenāk par labu. Mēs esam multimākslinieki, īsti mūsdienās tas ir tāds laikmets, bet tieši jāmāk savākties, sasūkties kopā tādā kodolā un pabūt tajā šeit un tagad stāvoklī. Un ja mēs vēl runājam par tiem posmiem, kas dzīvē rada lielās pārmaiņas, es arī varu teikt, ka bērnu ienākšana ikvienai sievietei, es domāju, rada lielas pārmaiņas, jo paliek mazāk laika, protams, sev. Tas viss ir zināms un tur neko jaunu mēs nepateiksim, bet it īpaši tām sievietēm, kurām ir svarīga pašrealizācija, tā pašapliecināšanās, tā profesionālā virzība uz priekšu, bērniņš ienākot paņem daudz laika, un vismaz man ir bijusi sajūta, ka es esmu diezgan ierobežota tajā, ko es vispār vairs varu tālāk darīt, un ka es būšu ierobežota vairākus gadus uz priekšu. Tad tas, ko es varu pateikt, iespējams, kādēļ tas nodara, ka es mācījos, jo tā bija mana sajūta, ka, lai es kaut kādā ziņā tieši darbā, karjerā neesmu priekšu, bet es vismaz apgūstu jaunas lietas. Un es iesaku katrai, kura ir tādā posmā dzīvē, ja tev pietiek laika un tev ir sajūta, ka tu savu enerģiju un uzmanību vari veltīt vēl kaut kam, varbūt atrodi kaut ko, kas tev ir interesants, tavai sirdī dvēselē un mācies to, jo varu pateikt arī no savas pieredzes, kā tā pareizā skolniece skolā, es vienmēr mācījos visu pēc kārtas, visu vienādi labi, un es tā kā neatļauju sev to, kas man vairāk interesēja, vairāk to paņemt, jo, kā visam ir jābūt perfekti vienādi labi. Un šis ir tas posms tavā dzīvē, ka tu patiesībā varbūt beidzot var atļauties vienkārši apgūt to, kas tev pa īstam interesē, un kas varbūt galīgi nesaistīts ar tavu karjeru, un arī tā būs sajūta, ka tu nesēdi uz vietas. Jā, un šajā posmā es vienkārši atceros sevi, kad, ja tev liekas, ir kaut kāds brīdis, ka viss ir slikti un tev vispār, tu gribi darīt to un tev nesnāk un tev nav laika, tad atrast pareizo fokusu, tas ir, teiksim, tev aizgāja uz mācībām, uz tādu izglītošanos, tad es to tā nemācēju, bet tagad es saprotu, ka es fokusējos uz lietām,
katru dienu vismaz kaut ko, kas man tā kā iedod to enerģiju, to dzīvības enerģiju, lai es varu tā kā funkcionēt. Kādam tā tiešām būs pastaiga ārā, bet es atceros, kad man tieši patika tās 2 stundas, es aizbraucu uz savu darbu, uz saviem treniņiem, un es 2 stundas biju tur. Es meklēju jebkuru variantu, kā es varu nomenedžēt, kad 2 stundas, teiksim, mans bērns ar vīru vai ar auklīti vai romēm, kaut ko, un tie bija mani vitamīni tajā laikā, un es sapratu, ka tas ir fokus, nefokusējies uz to, ka tev viss ir slikti un ka tev vispār nekas nesanāk, fokusējies uz to, ko tu gribi tajā ikdienā ieviest, lai tu vienkārši sevi tā kā uzturētu tādā būstiņā. Un vēl man gribās pateikt tieši par to, ko tu saki, nevajag justies jaunai māmiņai slikti, ka viņa nevar 100% laiku visu laiku būt tikai šai vienā lomā, kas tā jaunā māmiņa. Jo patiešām varbūt tev, lai tu justos kā normāls, pilnvērtīgs cilvēks un realizējies, tev nepietiek tikai ar bērniņu audzināšanu, jo tā ir svarīga, liela lieta, bet tev varbūt tiešām, kā Dženi, tu saki, 2 stundas dienā, ja tu vēlties kaut kam citam, to ar citu enerģijas apjomu var atnākt atpakaļ pie bērna, un viņam savukārt 100% iedot uzmanību, jo tu esi kaut kādā ziņā pabarojusies no enerģijas apmaiņas ar cilvēkiem, ar to, ko tu dari, to tajā, kur tu ieguldies. Varbūt tev pat cilvēks nevajag, varbūt tu vienkārši ej glāzot, piemēram. Bet tas tev iedod tādu gandarīgu sajūtu, ka tu pēc tam citām lietām atkal vari pievērsties. Tāpēc neskumsti, ja tu esi šajā dzīves posmā, un tev šķiet, ka tu neko nevari izdarīt, tu patiesībā vari. Vienkārši ir jāpieķerās, plānošanai, teiksim tā. Jā, un es zinu vēl vienu piebildīt par to, ka noteikti nemeklējiet laiku uz miega rēķina. Tas bija ļoti liels mīnus tajā laikā man, kad es uz miega rēķina kaut ko izdarīšu, bet es sapratu to, ka man vienkārši ķermenis fiziski neatjaunojās. Un te jau tu esi tāds, tu ne tikai nevari paspēt savas lietas, tu esi vēl emocionāli uzvilkts. Tā kā miegs ir ļoti, ļoti svarīgs, lai tev ķermenis atjaunojas. Un tad jau izejot no tā, tu skaties, ko tu vēl vari sev tā kā paņemt. Un varbūt tajās 2 stundās tiešām iekļaus izgulēšanos. Jā, varbūt tā kā. Tieši tā. Un kas mums vēl ir par tēmām un par posmiem dzīvē, kad mēs iestrēgstam? Man tas ir bijis laiks, kad man bija sajūta, ka es profesionāli vairs darbā neattīstos, ka es stāvu uz vietas un ka es esmu kaut kur ieaugusi un netiek uz priekšu uz augšu. Precīzi. Nodevs tātad man, attiecīgi, tad es atvēru klubu un tad paiet 10 gadi un es saprotu, tātad es pēdējos 2 gadus esmu vienā līnijā, tātad, un ja mēs esam ilgstoši vienā līnijā, tad tu saproti vai nu uz augšu un uz leju. Un tu jau tā loģiski saprotu, domājot, saproti, ka uz augšu nebūs un arī negribās šajā punktā, bet te kaut kas ir jāmaina. Un tad man tas paņēma, es domāju, gada laikā izvērt savu uzņēmēju darbību, bet es pieņēmu lēmumu un es burtiski izdarīju, 3 mēnešu laikā un kā lietas, un tajā brīdī ir tāds lieta, ka viss mums vienkārši tev palīdz, jo viņš saprot, ka vajag pārmaiņas, un visas lietas vienkārši sakārtojās. Un ja es to būtu vilkusi gada griezumā, es domāju, ka es būtu bišķiņi izbesījusies un viss kaut kas būtu. Baigi daudz enerģiju būtu pazaudējis un izpērsis, bet es saprotu, protams, šeit ir tāds cilvēciskais faktors, es domāju, ka visi to jūt, kā mani klienti, tik daudz cilvēku, viņi tagad, kad tu domā atkal par citiem, tad stop, es domāju par sevi, es domāju par savu labsajūtu un es uzņemos atbildību par savu dzīvi. Un saprotu, ja es nepieņemšu šo lēmumu, nekas nemainīsies. Un patiesībā izvērtās daudz labāk, nekā es biju gaidījusi, dēļ tā vien, ka es pieņēmu lēmumu. Un es aizvēru ciet, un tagad dzīve ir iegriezusies pilnīgi neprognozējami, bet skaisti. Par to lēmumu pieņemšanu man arī bija posms, kad es strādāju televīzijā, un es jūtos tā, ka gribējās vēl vairāk attīstīties un vēl citas lietas darīt un tā. Un kaut kā es netiku uz priekšu. Un man arī bija kaut kāds lēmums, kā tu saki, jāpieņem. Un tad vienā dienā man atnāca sajūta, ka es vienkārši pieņēmu lēmumu, ka es darīšu to, ko es daru tik labi, cik es varu, bet par cik es strādāju ziņās tajā laikā, tad es izvēlēšos veidot tos ziņu sižetus, kas man pašai sirdī ir tuvāki. Es vienkārši braukšu tur,
kur man vairāk pašai gribās, jo tāda iespēja bija izvēlēties, cik tas bija iespējams. Un tā izvēle dažkārt bija saistīta arī ar finansiālo pusi, sižetu, teiksim tā, par kuriem saņem lielāku naudiņu, par kuriem saņem netik lielu naudiņu. Bet es sapratu, ka labāk es braucu tur, kur man ir feini, kur es varu gūt kaut kādu gandarījumu, kur man iepriecina vizuāli vai kur ir kaut kas par mākslu, par kultūru, par tādām tēmām, kas man pašai ļoti patīk. Un es ar gandarījumu vakarā braukšu mājās. Labi, nebūs tik daudz varbūt šo finanšu, bet gandarījums būs cits. Būs tāds prieks, būs tā miedarbība ar cilvēkiem citi. Un tas uz to dzīves posmu bija mans lēmums. Es vienkārši sapratu, ka es nedzīšos pēc tāda. Tas ir arī starp citu sabiedrības uzliktais tāds tā programma. Autopilotiņš tāds. Ka tev ir jābūt tādam veiksmīgam, un lai tu būtu veiksmīgs, tev ir tieši tā jāvirzās pa karjeras kāpnēm. Bet sanāk, ka es tajā brīdī vairs īpaši uz augšu nevirzījos, es kā līdzeni stāvēju uz vietas, bet es vienkārši ņēmu labāko, ko es tajā brīdī varēju paņemt. Un ko es ar to visu gribu pateikt, ka droši vien arī tu atrodoties savā darbā, varbūt tev liekas, ka tu esi iestrēgusi vai iestrēdzis un netiec tālāk, un ko man tagad darīt, bet pieņem lēmumu par to, kā tu to darbu varētu darīt vēl labāk, un kā parasti saka, ja tu viņu darīsi tik labi, cik tu vari izdarīt, tāpat kaut kāds pārmaiņas kaut kādā brīdī nāks. Noteikti. Jā. Patiesībā es šo vienu no punktiem, es viņu saucu par visuma likumiem. Ja tu, tur, kur tu šobrīd esi, dari uz maksimālo, cik tu labi vari, jo ja tu to dari viduvēji, tas nozīmē, ka tev ir viduvēja attieksme arī pret tavu dzīvi. Šobrīd, kur tu esi, dari visu maksimāli labi, un tad skaties, kā tev sāk pavērties kaut kādas iespējas un ceļi, tas ir viennozīmīgi. Ja tu esi šeit, tad tev šis posms ir vajadzīgs, vai nu tev pārbauda uz to, cik tu vari uzņemties atbildību tieši par šo punktu, ja? Vai nu tu nevari. Un tu varbūt aizies uz nākamo vietu, kur tev liksies, ka būs labāk, un tur būs tā pati programma. Tieši tā pati programma. Tev būs virsū, kur tev atkal jāaiziet tā pati nosīt spēle, vai ne? Vai tu viņu var iziet, vai tu viņu nevar iziet. Tieši tā no man fokus bišķiņ, uz to, ko tu vari izdarīt šajā lietas sakarā šobrīd. Jā. Tas ir tad, ja tu droši vien nevari uzreiz pāriet citā darba vietā varbūt. Vēl viens posms, vismaz manā dzīvē, kas vienmēr ir ienesis pārmaiņas, tas ir attiecības. Partneris, kas tev ir līdzās, divi cilvēki vienmēr iedarbojas, vienmēr ir vai nu ļoti iztrūkst enerģijas apmaiņa starp abiem cilvēkiem. Un galu galā, pavisam nesen arī spēku konferencē, bija viena no galvenajām tēzēm, kas man ļoti palika prātā, ka tev ārkārtīgi ietekmē tie cilvēki, kas tev ir apkārt, un protams, visvairāk tie, kas tev ir vistuvāk līdzās tava ģimene. Un tas cilvēks, kas tev ir līdzās, noteikti, pat tad, ja viņš tevi ļoti atbalsta, bet viņš var dažādu ietekmi, teiksim, tavā dzīvē iepludināt. Es noteikti, labprāt paturpināšu par šo, teiksim, attiecību ziņā, ko es arī sapratu. Lai vai kādām pārmaiņām tu ej cauri, ir svarīga tā komunikācija vienam ar otru, un te nāk klāt tādas robežas apzināties, jo bija tā, ka, protams, ne visas attiecības neiet tur gludi, vienmēr ir augšas lejas, bet ir kaut kāds brīdis, arī man bija tas brīdis, kad es pateicu, man tas ir svarīgi, tiešām, vai tu mani atbalsti šajā, jo man tas ir svarīgi. Ja tu nevari izrunāt, un visu laiku ir kaut kāds, ka nevar saprast, tad tur ir jāskatās, tur ir jāsaprot, vai mēs ejam vai neejam, jo par tiem tuvāko loku tas ir baigi būtiski, jo tajā brīdī, kad es sāku apzinātāk iet tādā izaugsmē, pašrealizācijā, tieši nevis profesionāli, bet šajā garīgajā tādā izaugsmē, man bija svarīgi, lai mans vīrs saprot, par ko es runāju, kur es eju. Man nevajag, lai viņš klausās ar manīm manas meditācijas vai video vai meditē, ne par to. Man vajag, lai viņš zina, ka man tas patīk, ka man tas interesē, lai viņš, un te ir par to, vai mūsu tā kopējā bilde, tā lielā bilde, vai mēs skatāmies vienā virzienā, vai ir. Un tajā brīdī, kad mēs to izrunājam, mēs saprotam, jā, viss ir kārtībā, bet tas ir jāizrunā, jo lielākā kļūda, manuprāt, ir tad, ja vispār nerunā, un tā katrs mauc kā var, un jā. Atkal es pārņemšu tā ir ko teikt, ka ieklausies manī patiešām,
ja tu jūti, ka tev ir arī līdzīga programma, kā man bija agrāk, es ar viņu vēl joprojām strādāju, turpinu strādāt, tas nav viegli. Bet ja tu esi tāda forša paklausīga meitene, kura vienmēr darījusi pa prātam vecākiem, skolotājiem, darba vietai, apkārtējiem, galu galā arī dzīves partneriem, tā, lai viņiem būtu ērti, tev tā šķiet, ka, ja tu labi uzvedīsies, tad tu būsi ērta un tevi novērtēs, un iespējams, varbūt tev licies, ka tevi par to mīlēs. Vai ne? Un tev dzīvē nāks labas lietas, ja tu būsi tādām, kaut kādā ziņā man pat gribās teikt, izdevīga, ja? Un tu savas šīs prioritātes vai savu to harmoniju noliksi kaut kur zemāk vai maliņā, lai pastumsi prom, ja? Tā, lai pakārtotos visiem pārējiem. Un ja tu par to nerunās, tieši tas, ko Džeina uzsver, ka vajag visas lietas izrunāt, ja? Tad tu nonāksi punktā, kur tu pēc kāda laika vispār sevi nepazīsi. Un es arī esmu šajā punktā attapusies, un tad ir tāds apjukums, un tu tāds sāc domāt, bet kas tu vispār pats esi? Un te man nāk prātā filma, kur bija Džulija Robertsa Bēgošā līgava, kur beigās nezināja, kādas olas viņai garšo brokastīs. Man tā nav bijis, es zināju, kas man garšo, bet es runāju par to, ka padomā par to, ja tev būtu iespēja padzīvot nedēļu vienai pašai, iespējams tev tas biedē, bet iztēlojies, kādu mūziku tu klausītos, vai tu tiešām klausītos to, ko tu šobrīd mājās klausies, vai kādus raidījumus tu skatītos, vai varbūt tu vispār neskatītos, vai kādas grāmatas tu lasītu, vai ko tu darītu brīvajā laikā un tā tālāk, ko tu gatavot ēst arī gal galā. Jo mēs dažreiz dzīvē tik ļoti pakārtojamies visiem apstākļiem, jo mums šķiet, ka mēs esam spiestas tā darīt, ka mēs beigās jau vairs neatceramies, kā mums pašām īsti patika dzīvot un kā mēs būtu gribējuši dzīvot. Tāpēc es tev silti iesaku par jebkuru situāciju tavā dzīvē, kur tu jūti, ka viņi iet disharmonijā ar tevi pašu, un tas attiecas ne tikai uz sievietēm, bet arī uz vīriešiem, ja tu jūti, ka tas, kas notiek, vai tas, kas tūlīt notiks, ir galīgi pretrunā ar tevi. Protams, bišķiņ padomā, pavērtē, vai tas ir pretrunā tavam ego, vai tas ir pretrunā tiešām tādai dziļākai tavai iekšējai sajūtai, jo te jau arī ir tās lamatas ego, dažreiz grib vienas lietas, ja, bet tā dvēsele mums grib visam kaut ko citu, tāpēc ir jāmeklē kontakts ar to savu dziļāko būtību. Bet, ja tu jūti, ka tas ir pretrunā vispār ar kaut kādām tām iekšējām tām sirds lietām, neturi to sevi un neklusē, jo tam ir sniega bumbas efekts, un jo tu ilgāk par to klusēsi, jo vairāk tas viss aplips ar vēl citām lietām, un tā bumba vēlsies ar vien lielāka, un tad jau tādas attiecības vienalga, vai viņas ir ar mīļoto vīrieti, vai sievieti, vai ar vecākiem, varbūt mums arī kāds jaunāks cilvēks klausās, vai varbūt ar bērniem, vai vienalga ar ko. Ir grūtāk to visu aplipušo pēc tam lipināt nost. Un ir tīpaši pieņemsim. Es zinu, manuprāt, mans sloks, vai cik man cilvēku šobrīd daudz apkārt, kas viņam ir tā situācija, un viņš tā kā pats ar sevi maļās, un tā kā domā, un tur esi jau pāranalizējies. Tāpēc ir kādam varbūt vajag tiešām psihologu aiziet, parunāt, izrunāt. Kādam varbūt šajā gadījumā der pastrādāt 1-pret-1 ar coachu. Varbūt vēl nezinu, kaut kādu sieviešu meiteņu apļi tiek taisīti sarunas. Tā kā pameklēt to vietu, kur tu vari mazliet tā kā pāanalizēt sevi, jo, tā kā esi bišķiņ open, atvērtāk tādām lietām, jo, lai tu nekultos viens pats, tā kā es nezinu kas, ja, tad, jo citreiz tādas sarunas un diskusijas un tā apziņa, ka es neesmu tāda viena pati, kas iet kaut kādai tādai situācijai cauri. Tā kā, jā, es teiktu kautrēšanos pie malas un pameklēt to vidi, kur tev gribētu ietrēties, pameklēt, nezinu, kaut kādas iedvesmas cilvēkus vai tāds pasākums, jo šobrīd ir iespējas, un ja agrāk nebija, un vispār visi tā baigi, katrs pat pie sevis kaut ko tur darījās, tad šobrīd man, ka tas jau paliek tā kā plašāk. Tas, kas man ļoti palīdzēja savulaik, es vēl nevarēju izstaigāt uz pasākumiem, jo tiešām ir maz bērni patiesībā,
daudz online pieejami labi psihologu raidījumi vai materiāli, kurus var paklausīties. Un es ieteikšu konkrēti, kas man patika, Mihails Lapkovskis, krievu autors, psihologs, viņam ir radio šovs. Nu, ja tu saproti krievu valodu, tev būs salīdzinoši viegli. Ļoti daudz praktisku lietu. Viņš nevienu neauklējās. Viņš saka, kā ir, cilvēki uzdod ikdienišķu situāciju dzīves jautājumus. Viņš vienkārši bliež, teiksim, ja? Tā kā ir. Un tas man uz ļoti daudzām lietām atvēra acis, un par to tu vari viegli saprast, ka kaut kas īsti tavā dzīvē nav kārtībā, ja tieši tā kā tu teici, ka tu visu laiku savā galvā mali tās diskusijas un dialogus ar otru, kāpēc viņš man vai viņa man tā izdarīja, un es tagad jūtos tā, vai tad tu mani nesaproti, un kā tā vispār var, es taču gribēju labu, un tad, kad tev ir visas šīs daudzās diskusijas galvā, tas nozīmē, ka tā dvēsele vienkārši kliedz pēc palīdzības, ar kaut ko ir jāsāk. Un galvenais saprast, ka atzīsti sev, ok, es esmu šobrīd tādā situācijā, atzīsti sev, es jūtos tiešām super labi, vai es tiešām jūtos super slikti, un tā kā saproti, kur tu esi, uz kuru virzienu tev iet, jo var jau būt, ka viss ir forši, un es ceru, jā, bet ja tev ir viss slikti, tad tu kaut ko pamaini, jo ja tu neuzņemsies atbildību par savu dzīvi un nepieņems tā kā to lēmumu rīkoties, tad rēķini 10, 20, 30, 40 gadi, un tev būs vienkārši viens un tas pats scenārijs. Nu tā, tas ir tāds, man liekas, tāds pirmais basics, pirmais līmenis, pirmais solis vispār tādā apzinātībā, apzināties, kur tu esi, kurā pārējais posmā, pārmaiņu posmā tu esi, un tad jau tad var iet tālāk un jau runāt par tādām dziļākām tēmām un citām tēmām. Es domāju, mēs par to runāsim nākamajā video sižetām, vēl piemetināšu, ka no visu šī, protams, izriet visas veselības lietas, ar kurām tu noteikti sāc sastapties, bet par to mēs parunāsim jau nākamajā video. Paldies, ka tu skatījies un tiekamies atkal. Jā, paldies tev!